Sveiki! Jūs laikam man prasat, kāpēc es esmu atkal vannā un kāpēc es filmēju video. Godīgi sakot, tas ir ļoti labs jautājums. Es nesen redzēju vienu video, kas ir no Michaela Long, kur viņa bija vannā un viņa runāja par savām lietām, kuras viņa nožēla. Un viņa pateica pareizi. Es neesmu satikusi nevienu cilvēku, kam nebūtu kaut kas, ko viņa nenožēlotu. Vai tiešāk sakot, ko viņa neuzskatītu par apkaunojošāko momentu viņa dzīvē. Un šodien es un mana zivtiņa, kura man ir no 7 gadiem, 8, kopā pastāstīsim jums pāris stāstus, kurus es ļoti nožēloju. Sāksim ar vecākiem stāstiem un iesim pakāpeniski uz jaunākiem stāstiem, tāpēc, ka jaunākie stāsti ir apkaunojošāki nekā vecie stāsti. Gan kā jaunībā tu īsti nejūti, kas ir apkaunojoši, kas nav apkaunojoši, līdz tu izdauc un tevi tāds... It's time to stop! Tātad, pirmais stāsts ir no manas 5. klases. Es biju tas ļoti dīvainais 5-gadnieks, ko es runāju. 5-klasnieks, 5. klases, kurš sāka redzēt apkārt un skatīties, ka visiem cilvēkiem ir partneri. Un tas ir ļoti dīvaini, tāpēc, ka 5. klasē tev it kā nevajadzētu būt otrajai pusītē. Tomēr visiem maniem draugiem viņi vai nu tikās ar kādu, vai nu viņi sarakstījās ar kādu, vai nu viņi reāli bija attiecībās, kuras visnībā 5. līdz pat 7. klasē attiecības neilgi ilgāk par mēnesi. Es nopietni. Un viņas nebija nekas intīmas, bija, oh my god, es esmu kā paša puisi, mēs skupstījāmies aizvakar, un tad viņi izšķiras pēc 3 dienām. Jo kurā gadījumā es sapratu to, ka man vajag turēt būru, un man vajag būt tādai pašai kā visi krūtie manā klasē. Īpaši ņemot vērā, ka es uz to skolu atnācu tieši 5. klasē, tāpēc es biju pilnībā jauniņā, es gribēju būt tikpat krūti kā vispārējie. Un jūs zināt, agrāk, es nezinu, vai vēl projām to var darīt, bet ir tāda aplikācija internetā, kurā tu vari sūtīt bezmaksas īziņas uz savu telefonu no anonīma numura. Es tagad editoju video, un es izlēmu pārbaudīt, vai ir vēl iespējams aiziet uz kādu mājaslapu un aizsūtīt īziņu no kādas mājaslapas. Un izrādās, ir daudz vēl variantu saglabājušies, kas jums parādīšu. Tā jūs varat sūtīt šo SMS verification, es nezinu, kas tas. Es uzbēdu šim, kas ir tā kā Tele2 vai kaut kas tam līdzīgs, tad ir zelta zivtiņa, kā jūs redzat, atkal ir Tele2, tad ir LMT. Tā kā ir, kur jūs varat vēl projām izdarīt šo skēmu, ko es īstenoju 5. klasē. Tad ko es izdomāju? Manas 5. klases smadzenes izdomāju šo ģeniālo plānu, kā es rakstīšu īziņas no tās aplikācijas sev uz telefonu, lai izskatītos, ka man ir draugs. Stop it. Get some help. Pēc tam es fleksēju saviem draugiem, teicu, oh my god, viņš man atkal uzrakstīja, un es nezinu, kā viņa atšūt. Viņš tik ļoti manī ir samīlējies. Bet īstenībā viņa neeksistē, un pievienojiet manas draudzenes no 5. klases, ka jūs ticējat to, ka esmu tikpat krūti kā jūs. Es neesmu, un man ir ļoti, ļoti žēl. Nākamā situācija bija jau no 9. klases. Jā, man šeit tā bija 9. klase. Bija tā, ka es ar savu draudzeni tā laika labāko draudzeni, mēs darījām daudz muļķības. Jeb, kā jūs sakat, mēs darījām daudz sūdas. Un mēs reāli bijām wild, mēs bijām trakas, mēs bastājām skolu, mēs darījām muļķības, mēs runājām pretī skolotājiem, mēs bijām tās čiepiņas. Mēs bijām tās čiepiņas. Ok, es esmu atpakaļ atkal ar saviem pāris centiem komentāriem pie šī video. Es atradu attēlu no savas 9. klases, un es gribu jums parādīt, cik slikta meitene es izskatījos, un es biju. Un tagad, kad es skatos šo video, es vispār neizskatījos pēc nepreizēs meitenes, un es jums parādīšu, kā es izskatījos. Ja kādam no jums tas interesē. Rekurēli es esmu, un jūs varat redzēt, ka es nemaz neizskatos pēc tāds baigas sliktās meitenes, godīgi sakot. Un jā, tā ir mana 9. klasa, un es nezinu, kas notika ar mani cēlu. Lūdzu, help kāds. Šī bilde ir vienkārši kaut kas ar kaut ko. Un jā, tā bija ķipa es sliktā meitenīte. Kurš būtu reāli domājis, ka tā ir tagad definīcija sliktā meitenei? Un vienu dienu, es nezinu, kādā veidā tas sākās. Es zinu, skolā tev ir garlaicīgi, katru dienu notiek viens tas pats,
Mēs staigājām, mums bija kādreiz starpbrīd. Mums nebija jāiet, man šķiet, ka tā bija 4. nodarbība. Bet tad mums kādreiz starpbrīds. Un tajā garajā starpbrīdī mēs sēdējām, mēs domājam, pats, es negribu iet uz sporta stundu. Es nepieņēmu uz sporta stēbis, es nebiju baigi sportiskais bērns. Jūs tagad teiksiet komentārus, to projām neizskaties sportiski. Jebkurā gadījumā ignorēsim šos mazos komentārus. Es jau jūs redzu. Mēs izlēmām bastot, un kā mēs izlēmām bastot, ir paslēpties vienā no telpām, kas ir blakus sporta zālē. Un mēs garajā starpbrīdī aizgājām un paslēpāmies, kas izrādījās ir jaunās puišu garderobs. Mēs domājam, wow, kāda jauna istaba. Un tur bija tāds kā kabīnītis, kurās mēs iekāpām iekšā. Tātad stundas sāka zvanīt. Zvans. Mēs ejam prom. Ne, mēs paliekam tais kabīnītēs. Mēs sēžam kabīnītēs, gaidām, kas notiks, un mēs dzirdam, ka tajā istabā sāk ienākt puiši, mūsu klases čaļi. Ar mani, es tajā laikā biju ļoti awkward, man nebija nekādas saistības ar tiem puišiem, viņi nekad ar mani nerunāja, kur nu vēl vispār pamanīt, kas vispār eksistē. Viņi jau pamanīt, kas eksistē, noteikti nē. Un bija tā, ka man draugi, un viņi savukārt bija diezgan labas attiecības ar puišiem. Un viņi sāka ķiķināt, tāpēc, kad viņi tur sāka kaut ko runāt, kaut ko kauties, kā jau 9. klases puiši. Un viņi dzirdēja mūs tajās kabīnītēs. Tad viņi sauca skolotāju, tā kā mums bija tāda rīktīgi, tāda brutāla sporta skolotāja, kas atgādināja vīrieti. Es nezinu, viņi man biedēja, viņiem bija tumši īsi mati, viņiem bija gandrīz 2 metru garumā, viņiem bija ļoti zema balss, un viņi mani biedēja līdz maniem kauliņiem. Man bija bail no viņas, tā skolotāja ir atsevišķi story times. Jebkurā gadījumā mēs sēžam paslēpušās, mani draudzene, viņa ķiķina, visi dzird to, puši pēc ģērbties, kad viens jau negrib taisīt striptīzi mums priekšā vai ne 9. klasē. Ienāk tā skolotāja, pienāk pie tā kabīnītēm, atver vaļā, un mēs vienkārši nobijušās skrienam ārā no istabas. Mēs izskrējām ārā, un mēs dzirdam, ka viņi dzinās aiz mums. Viņi tā kā, jūs, un sākam manu un mans draudzenes vārdu, apstājieties, un mēs tā kā, es jūs arī, ja jūs neapstāsties, es jūs vadīšu pie direktora. Un tiks saukt vecāku. Un mēs skrienam pa 3. stāvu, uz 1. stāvu, un mēs ieskrienam toaletes kabīnītēs. Un abas ieejam vienā toaletes kabīnītē, kurā mēs esam paslēpuši. Nu, lūk, mēs esam šies toaletes kabīnītē, vienā toaletes kabīnītē, vidējā. Abas divas stāvam uz poda apskaušās. Mums ir bail, bet tie pašā laikā tas adrenalīns mūs ir tik ļoti uzvilcis, ka mums tāds, mēs apsām to skolotāju, mēs to izdarījām. Un tad skolotāji ienāk iekšā. Un viņas iet lēnām, mēs klusējam, mēs esam apkluši, un viņa mēģina atvērt tās kabīnītes. Un viena neatver, un viņa zina, ka mēs esam tur iekšā. Un viņa mums pateica, meitenes, es nezinu par jūsu orientāciju, bet šis izskatās, ka jūs esat lesbietes. Te mēs varam paņemt minūti klusuma. Pēc tam par šo situāciju uzzināja cita mūsu klases biedri, un tās mēģina sāk mums saukāt par lesbietēm. Tāpēc, ka mēs bijām vienā kabīnītē. Jā, tas ir nāciet nevēlas moments, kurš man joprojām izraisa lielu cringe, un tas ir tik dīvains stāsts. Šis savukārt stāsts ir no 10. klases, bet ne no manas skolas, no manas draudzenes skolas, kurai bija žetonvakars, un es atnācu ciemos, un es izlēmu, es tad sēžu, fotografēju manu draudzeni, tāpēc, ka memories are the best. Un es vienkārši sēžu, nekur neiespringu, un tad man draudzene saka, ko tu sēdi? Ejam dejot, ejam tusēt, ejam moči, ejam dejot. Un man tas un ja viss aizvedīs, ejam dejot. Un mēs izlēmām, ka mēs iesim dejot. Tā kā es dejoju, vaibos savā mazajā pasaulītē. Domāju, jā, šis ir tik liet. Un tad mana draudzene pasaka, ej dejot to puisi. Un viņš bija ļoti cute. Tā kā, ļoti cute. Man šķiet, ka viņš bija no 12. klases vai 11. Viņš bija vecāks par mani noteikti. Es pienāku pie viņam, mēs sākam kaut ko dejot, viņš kaut ko saka. Ir tā, ka es ar viņu runāju, un es pārklausījos, ka viņš teica, ka es viņam patīku. Un man bija tāds, es viņu tā kā apskāvu, un es viņam iečukstēju ausī. Tu man arī patīc. Un viņš atrāvās no manis, un viņam bija tāds, es tev paprasīju, vai tev nav apnicis vēl dejot.
Un es atzinos, ka viņš man patīk. Labi, ka es nepateicu, ka es viņu mīlu. Tas būtu neveikli. Un tas arī viss. Es kāpšu ārā no vannas. Es pamērķēju šajā zaļajā rožūdenī. Neaizmirstiet piesakot manam kanālam. Neaizmirstiet atstāt like. Te ir tik karsti. Es pat nevaru iedomāties, cik karsti šajā vannā. Es vienmēr uzpildu vānu maksimāli karstu un svīstu nost. Briesmīgi.